Sveiki! Šajā jaunajā gadā gribēju sākt ar to, cik svarīgi ir būt autentiskam. Un par to es varu teikt, ka tas ir viss, kas ir svarīgi, kad mēs nodarbojamies ar maģiju. Tas ir tas, kas mums dod lepnumu, pašapziņu un visas maģiskās spējas, kas no tā izriet, ja mēs nodarbojamies ar kaut ko, kas ir daudz maz līdzīga neopagānismam, taču varbūt arī ļoti daudzās citās jomās. Arī tas var būt rietumu okultisms, tas var būt ļoti daudz kur citur. Jaunais gads ir pienācis, kas man nozīmē tikai skaitļa maiņu, cipara maiņu, un tas nozīmē arī numeroloģiskās pārmaiņas, kas ir īstas, jā, protams. Šis mums būs gads ar numuru 9, ko mēs iegūstam saskaitam 2 + 2 + 5. Un tas ir arī mans dzimšanas skaitlis. Savu jūs varat iegūt šādā pašā veidā, saskaitot kopā savu gadu, datumu un mēneša ciparus. Un tad noreducējot līdz tam, kamēr tas nonāk līdz viencipara skaitlim no 1 līdz 9, vai līdz 11 vai 22. Manējais ir 9, un tas nozīmē, ka es eju kopā ar pasauli. Visi, kuriem ir 9, tie iet kopā ar pasauli reizēm, kā jums ir tas pats skaitlis, kas ir pasaulē. Tātad man ir 9. gads, jums ir katram savējais, kas, manuprāt, notiek šajos gados, ka katram ir savējais. Tātad, ja jums ir 7, tad jums ir 7 un tā tālāk. Tas neatiec uz tiem, kuriem 11 vai 22, jo tas skatās augstākā oktāva. Tālāk mēs neejam. Cilvēki nav attīstījušies tālāk. Tātad vienīgais, kam ir augstākā oktāva, ir skaitļi 2 un 4. Tātad tie ir 11 un 22. Lielā mērā tam ir nozīme, jo šis gads pasaulē ir tas, kurš noslēdz visu un kur mēs velkam tādu kā kopsavilkumu. Mēs skatāmies, kas mums šajos 9 gados ir noticis. Un daudz kas noslēgsies, daudz kas atrisināsies. Jūs ietekmē arī pasaules, arī tad, ja jums nav 9, kā man, kas es eju kopā ar pasauli, tad arī jūs ietekmē šis te, kas notiek viss apkārt. Un jums parasti jāņem vērā gan savējais skaitlis, gan tas, kas ir šis te gada skaitlis. Vairāk jau, protams, par pasauli, ļoti daudz, kas iespējams iegūs kaut kādu noslēgumu. Daudzas lietas droši vien nāk prātā, kas varētu kaut kādā tādā vai citā veidā atrisināties vai pāriet kaut kādā ļoti citā posmā. Tas arī ir iespējams. Plus šis ir brīdis, kad mēs pavisam cevišķi tuvojoties jau gada beigām, tātad es ierakstu vecgadu vakarā, tātad vēl man tas nav pienācis, bet 2025. gadā jau uz beigām tiks, teiksim, tādas pirmās vēsmes, kas jau iezīmēs nākamo ciklu, 9 gadu ciklu, kurā mēs vērosim sevi, izdarīsim secinājumus un no tā jau radīsim pirmās izjūtas, ko mēs vēlamies tālāk. Bet, tas, protams, jā, tas attiec vairāk uz civilizāciju vai uz maniem brāļiem, māsām, citiem devītniekiem. Un redzēsim, kā pasaule gatavosies, kā nākamā gada pēdējos mēnešos, kur mēs būsim, jo tā izvērtēšana var notikt visu gadu un kopsavilkumu notikumi, kas veido kopsavilkumu kaut kādu, pēc kā mēs varam secināt, ar ko tas viss beigsies. Un tad tālāk, kur mēs skatāmies, jo, lai gan cipara 1 gadi, kā tātad būs 2026, viņi iezīmē arī ļoti lielu šo te plānošanas daļu, bet tā pirmā sēkla, tas pirmās domas, tās pirmās idejas, ko mēs īsti vēlamies, viņas jau nāk iepriekšējā ciklā, jau mēs tā kā noslēdzam un mēs pamazām no tā izejot, skatāmies, kas notiks tālāk. Kādēļ es par šo runāju, ir, es neesmu īpaši dziļi ne astroloģijā, ne numeroloģijā.
astroloģijas uzskatu par ļoti problemātisku lietu. Ja es ticētu kādai astroloģijai, tad tai, kas ir modernais, nezinu, kaut kāds nosaukums, kura darbojas uz 13 zvaigznājiem, nevis 12, un kura neņem vērā senās Babilonas laikā zvaigznājus, jo zvaigznes ir izkustējušās, slēgs varbūt kāds nezina, ka zvaigznes kustās debesīs. Mēs dzīves laikā to nepiedzīvojam, bet šis notiek tūkstošiem gadu, kā no senās Babilonas, kur šis viss sākās, daudz kas izmainās, un arī mums ir sadalīts 12 aptuveni vienādās daļās šis te gads, bet zvaigznāji nav vienādi. Piemēram, Jaunava, manuprāt, kur es esmu, ir vislielākais zvaigznājs, un, laikam, es īstenībā neatceros. Bet bija kaut kāds, laikam, tas 13. šūsnes, laikam, bija mazākais, vai viens no mazākajiem. Un tātad, kur tā saule tiešām, kurā zvaigznājā atrodas, tas nesakrīt absolūti ne ar ko, kas attiec uz šo te astroloģiju, jā. Tur vienkārši, tas ir sviests diezgan liels, jā. Un tā kā cilvēki ir iestrādājuši to savā mentālajā plānā, tad tas savā veidā darbojas. Kaut kādā veidā tas darbojas, bet tas ir ļoti atrauti no dabas. Un pagānisms ir par dabu, pagānisms ir par realitāti, par to, kas patiesībā ir. Un ja mēs sākam, tur Neptūns atradās tādā un tādā zvaigznājā, vai Merkurs atradās, kurā tur zvaigznājā, tā vienkārši nav. Viņi tā saka, bet tā nav. Numeroloģija, tas, ka mums ir šis te 9 viencipara skaitļi, ja, tas arī ir tikai cilvēku pirkstu skaitu daudzuma dēļ, ja, tā kā, ka mums ir 10 pirksti, mēs esam pieraduši uz viņiem skaitīt, tā arī mēs mācījāmies, ja, tā kā, un tad mēs pieradām pie 10, tas ir pirkstu dēļ, ja, tā kā tam nav cita, kaut kur uz citām planētām, citplanētieši vai fejas kaut kur citur, kas dzīvos mūsu pašu planētas, kuriem nav 10 pirkstu, viņi nelieto 10 šo te skaitļu sistēmu, tātad tas ir saistīts ar dabu, jā, mums ir rokas, tas ir vairāk saistīts ar dabu nekā astroloģija, kurai vienkārši, es domāju, to astroloģiju kādu parasti ir pieņemt, jā. Tātad šis te arī attiecās tikai uz cilvēkiem, bet atkal mentālajā plānā šie te skaitļi ir ļoti, iestrādājušies, jo daudz saka, matemātika ir universālākā zinātne, un kā to saprastu jebkurš, jā, kopumā jā, bet tā, tie skaitļi, tas, ka ir tas desmitnieks pamatā, ja, tā kā, tas jau nebūs visiem, un tas nebūs visur, ja, tā kā tādā veidā netiek mērīšana visur, arī visur citu tāpat nav bijis, jo, lai gan mums visiem ir 10 pirksti, ir bijušas sistēmas, kur pamatā ir 12 un vēl citādākas, ja, tā kā visādi var būt. Bet atkal, mentālajā plānā šim visam ir ļoti liela nozīme, cilvēkiem tas ir iestrādājies jau kopš ļoti seniem laikiem. Šīs te skaitļu nozīmes, viņas savā ziņā ir īstas, un, jā, jūs varat pastīties katrs par savu, tātad, kurš nezin vēl tā kā varbūt savu šo te skaitli vai padomāt par to. Es esmu sapratusi, jā, atkal jāsaka tiem ar to devītnieku, jā, ietekmē vairāk, jā, mums tā ietekmē tieši ir, sakrīt tā kā ar to gadu, un tad varbūt tādēļ es to izjūtu stiprāk. Bet es esmu pamanījis, ka man tā ir par tiem cikliem diezgan lielā mērā, un tad es arī mēģinu to izmantot, tā kā nodarboties ar to, kas šajā, tā kā astotnieka gads šis ir bijis, un astotnieka gads ir daudz par materiālām lietām, par veselību, tās ir tās lietas, tas var būt par pārvākšanos, par remontiem, par dzīvesvietas iekārtošanu, bet tas var būt arī vienkārši pārdomas par saprast sevi, kur mēs gribam dzīvot, par ko mēs gribam strādāt. Tās ir tādas viss, kas ir saistīts ar materiālajām lietām, un ļoti arī
nu, teiksim, ja, nu arī par karjeru, jā, vispār, tas astotnieks ir arī karjeras un līdzsvera skaitlis. Tātad astotnieks ir daudz arī par pasaules sakārtošanu. Četrnieks vēl vairāk, četrnieks tad izsaka vispār, kā mēs pārkārtojam pasauli, jā. Astotnieks parāda, teiksim, cilvēku izvēles, kur mēs gribam doties, kam mēs dodam priekšroku, vai mēs prioritizēsim kaut ko, kas būtu vairāk no septītnieka, kas ir ideālisms, vai mēs atkal prioritizēsim devītnieku, kas arī ir palīdzības un nesautības un antiegoisma skaitlis. Devītniekam ir arī tādas īpašības, ne tikai noslēdzošās, bet arī šīs te altruistiskās īpašības. Un astoņi ir tas, kurš mums parāda, vai mēs tad ejam šajā virzienā, vai mēs neejam šajā virzienā. Cilvēce izvēlās, tagad ir astotnieks, to tā kā galveno virzienu, vai mēs ejam uz egoismu, vai mēs arī tomēr cenšamies doties kaut kādā vairāk ideālistiskā, altruistiskākā, vispār cilvēciskākā virzienā. Šis gads ir pierādījis, ka cilvēks dodas absolūti egoistiskā virzienā. Tas ir, domājiet, ko gribiet, varbūt kādam tas, ko es saku, liekas pašsaprotami. Man ir savi arī iemesli tā teikt, ne par sevi, bet par pasauli, bet varbūt kaut ko var nojaust, ja kādēļ es tā saku, kas ir ļoti, ļoti skumji, jā, bet tātad šajā nākamajā noslēguma gadā ir tad pēdējā iespēja kaut ko sakārtot tomēr uz pozitīvākas, altruistiskākas, idealistiskākas, vispār cilvēciskākas nots. Ja ne tad nākamais cikls aizies arī egoistiskā notī, kas, protams, ir vairāk ticams nekā tas, ka mēs pēkšņi kaut ko mainīsim, bet devītnieka gads ir pēdējais, kurā mēs varam censties vēl kaut ko salabot, kas šajā gadā nav pierādījies, ka mēs uz to tiecamies, bet, nākamais gads vēl ir tas, kurā var kaut ko mēģināt izdarīt. Jo jā, tas ir ne tikai noslēguma gads, kā, visvairāk notiek tas, kas ir ielikts visos iepriekšējos gados, un tad tas loģiski atrisinās. Bet devītnieks tieši virzienā uz altruismu un uz vispār cilvēcisku apvienošanos, tās ir tās lietas, ko vēl devītnieka gadā var paspēt izdarīt. Tā kā tomēr pavērsties, ka mēs tomēr pārsēžamies uz to otru pusi. Un ja mēs to nākamgad kā cilvēks izdarām, atrisinām kaut kādus konfliktus, vairāk virzamies kaut kādu vispār cilvēcīgu vērtību virzienā, tad arī tas nākamais cikls tomēr var nebūt tik traģisks, kā šis astotnieka gads to ir mums pierādījis. Ja? Tā kā, tādas ir manas numeroloģiskās pārdomas par šo te gadu. Man personīgajā dzīvē ir ļoti daudz ko vēl noslēgt un kur ielikt arī tam nākamajam ļoti, ļoti loģiski man ir, kā parasti devītnieki visvairāk sakrīt ar šo, jo viņiem sakrīt ar pasauli. Tātad, kuris lieku vēl aizvien punktus, jo es esmu ļoti daudz ko noslēgusi jau pēdējo 2 gadu laikā. Un tad, kuris pavisam lieku punktu līdz galam, vai kuris varbūt vēl atstāja kādus tiltus nenodedzinātus. Un arī ļoti būs koncentrēšanās man uz to tālāko. Jo es gandrīz jau jūtos, kā šis man būtu bijis devītnieka gads, kas tā nav, bet redzēs. Un man jau ir tāda kā vēlme likt to tā kā nākamā cikla jau tādas lietas iekšā. Tas ir par mani. Pasauli gan liekas vēl ļoti negatīva. Par labu vai par sliktu, bet noslēgt ir vēl ļoti liela neskaidrības sajūta. Tagad tas nākamais gads būs tāds, ka tiešām vajadzētu būt vairāk skaidrībai, kur mēs ejam.
Man, diemžēl, tā skaidrība jau ir diezgan liela iekšā, bet es no dabas esmu pesimistisks, kas attiecas uz civilizācijas nākotni, uz cilvēka dabas esmu ļoti pesimistiska un parasti izrādās taisnība ar to. Bet, jā, tā kā katrs paskatieties, kuram interesē arī šos te numeroloģiskās nozīmes katram skaitlam, un skatieties viņus ļoti personīgi, un kā jūs viņus gribat interpretēt. Citi interpretēs pilnībā citādāk, es vienkārši izsaku savu viedokli par šo te nākamā gada numeroloģiju, jo tas ir vienīgais, kas man mainās šajā laikā. Es par ko citu nevaru izteikties, ja, tā kā ķīniešu jaunais gads vai austrumu Japānas, kā tur atšķirās, ja, tā kā viņš vēl nav pienācis. Tas, ka cilvēki šeit laikam ir zaļā koka čūska, varbūt es par kaut ko stūlu pateicu, ja. Tāpēc, kas tam nepievērš īstenībā uzmanību, man īstenībā vispār neinteresē šīs austrumu lietas, bet kurā gadījumā tas vēl nav pienācis, tas būs kaut kad vēlāk. Es nezinu, kad, bet ne tagad, ja. Es pat nezinu to datumu, tas kaut kad janvārī, februārī notiek, ja. Tā maiņa, kur ir tas īstais datums, bet katrā ziņā ne tagad. Mēs rietumnieki gribam vienkārši paņemt, ja, tā kā to viņu lietu un pielikt to savā jaunajā gadā. Pilnīgi stulbība. Dabā nemainās pilnīgi nekas, mums nav nekāda saulgriežu saulstāvji. Nemainās sezonas. Ja mums vispār ir palicis kaut kas tāds kā sezona, jo šobrīd ir nesezona, šobrīd izskatās pēc ļoti vēl ir ūdens, kā mēs visi skatīties līdz pat aprīlim, ja, tā kā bez izmaiņām. Es nezinu, mums nemainās gada laiks, jo mums nav gada laika, bet pat ja viņš būtu, viņš jau brīdī nemainītos. Dabā nemainās pilnīgi nekas. Ziemassvētkos mainījās ļoti lielā mērā, bet šobrīd nemainās nekas. Un pagātnē šis neko nenozīmē. Izņemot numeroloģiju, tāpēc numeroloģija ir tas, par ko es runāju. Un lai gan numeroloģija es tik lielu nozīmi nepiešķiru, tomēr jā, mēdzu izmantot arī skaitļu maģiju, tad tas nav man tāda dziļākā interese vai dziļākā lieta, ar ko es nodarbotos, bet noteikti izmantoju latviskos 3 un 9 un 27, kas ir trēteviņi. Un septītnieks mans ir ļoti, ļoti tuvs 22, kas man bija vārda skaitlis. Līdz izdarīju kļūdu un pieņēmu otro uzvārdu aprecoties un sanāca absolūti smieklīgi. Man bija 22 arī, jo ir šie vārdi skaitļi arī. Tātad tas ir augstākais, superīgākais, ja, tā kā, ka tu esi kosmiskais skolotājs, kas nolaidies uz zemes mācīt citus, vēl foršāks nekā tas, kuram 11, ja, tā kā, tāds augstākā tipa, jo kosmiskais skolotājs vēl esmu dzimis 22. datumā, kas man vispār tur cilvēki kaut kad, es aizgāju kaut kādiem pasākumiem, un tur tika rēķināts tas viss, ja, un tā kā uzzināts, es dzimis 22. un man ir 22 vēl vārdus, kā es, tas, jā. Kas, protams, ir vistaisnība, jo ar to es esmu nodarbojusies un to ciklus esmu pabeigusi. Bet tad es apprecējos un man vārda skaitlis nokrita uz 4, kas ir nokrita, jo nevis vienkārši izmainījās, bet, tā ir 22 ir 4 augstākā oktāva. Vai, jā, 4, ko es mūdu? Es nespēju, tas iepriekš kaut ko pilnīgi nepareizi pateicu. Bet tātad, jā, tā 4 augstākā oktāva un nokrita zemāk. Jūtu to enerģētisko pārmaiņu, bet saglabāju savu, tāpēc arī, piemēram, ir rakstīts Līga ezera. Un šeit gan Facebookā, gan es izdevu grāmatas latviski, angliski un Mija Aleksandra, bet šeit es izdodu ar vārdu Līga ezera, es visur mēģinu turēties pie tā Līga ezera un to otro uzvārdu vienkārši nevajadzēja tā darīt. Bet tas palīdz, starp citu tas palīdz. Ja es viņam nepieķeros un neizmantoju, un viņš pasē ir ierakstīts, un kad es kaut kur, es nezinu, kaut vai pastā saņemu paciņu, ja man vajag abus uzvārdus un tam līdzīgi, bet es realitātē nekādu neizmantoju. Un tam līdzīgi, ja jūs turaties arī iesaukām, varbūt ļoti liela šī numeroloģiskā nozīme. Vēl ir arī tas, ka tas veids, kādā tie burti tiek attiecināti cipariem, skaitļiem, ir
ļoti dažādi. Es esmu redzējis vairākas variācijas, un man nepēc visām sanāk tas 22. Es vienkārši atceros to pirmo reizi, kad biju 18, un es mācījos taro, un vienai kursa biedrenai, nevis skolotāju kursa biedrenai ļoti interesēja, un mums bija tādi arī kā brīvie pasākumi, kur mēs vienkārši visu kaut ko tādu runājām, ja, un man tur izreikināja, un tur bija tas, 22, un vēl 22. datumā dzīmusi, un tad vēl tur kaut kāds cilvēks, tā kā, viņš man vēl, jā, es varu vienkārši sniegt un pastāstīt. Viņš gribēja mani pārbaudīt, jo viņam likās, ka man ir kaut kādas šausmīgas spējas, ka es esmu tiešām tur atnākusi kosmiskās skolotājs no citas planētas, kas ir pilnīgi taisnība. Bet tā kā viņš pārspīlēja tādā ziņā, ka vienkārši no to tā kā, tā attieksme bija tāda, kā es pēkšņi tiešām būtu nolaidusies citu planētietis, kas nav taisnība, es esmu homo sapiens, tas sapiens ir tik ironiski. Bet šīs te cilvēku sugas ķermenī, ja man nav nekādu fizisku atšķirību, viņš bezmaz uzvedās, kā es iespējams varētu būt vispār kaut kāda materializējusies būt, un tas bija gājis smieklīgi, ka viņam gribēs pārbaudīt mani. Un viņš man saka, mēs, kas stāvam dārzā, viņš man izved dārzā, kur mēs bijām ciemos pie tās skolotājas, pie manas skolotājas, un viņš man saka, aizver acis un iedomājies punktu. Un es aizveru acis un es iztēlojos lielu melnu punktu savā priekšā. Un viņš man saka, kur ir šis punkts? Un es neko nesaprotu, jo viņš man saka, iztēlojies punktu. Man likās, ka man tālāk būs kaut kas cits jāizdomā. Tur tālāk jāiztēlojas tajā punktā kaut kas rodamies, kaut kāda mandala, vai, es nezinu, īstenībā. Es neko īsti nespēju, vienkārši saka, iztēlos punkts, iztēlos lielu melnu punktu. Viņš saka, kur ir tas punkts, es ko? Un viņš tāds, viņš laikam nesaprot, ko es nesaprotu, bet viņš, kur šajā dārzā ir tas enerģētiski spēcīgais punkts, ja, tā kā, kurā, tā kā mēs zinām, ka šajā dārzā ir viens konkrēts punkts. Un es saku, īsti nezinu, kaut ko tur tā kā sakautrējos, un viņš tās, parādīs mums virzienu, es parādu virzienu. Viņš saka, jā, pilnīgi pareizi. Virziens ir pilnīgi pareizi, tā kā, es varēju tur es tu griezu uz riņķu, es saku, tā kā, jā, virziens ir pilnīgi pareizi, tagad eju uz priekšu un apstājos, tagad jau liekas ir tas punkts. Es eju, es apstājos, mazliet padomāju, tāpēc, ka viņš neko nesaka. Bet, man bija 18 gadi, es reāli, es gribēju sev pierādīt. Protams, ka es mēģinu bišķiņ tā kā šmaukties. Es saprotu, viņš neko neteica, piemēram, ka es esmu pagājis garām. Otrs, viņš man šobrīd neko nesaka. Bet es paeju vēl drusciņu uz priekšu. Un tad man tā kā liekas, ka ir, bet es paeju vēl kaut kādu soli. Un tad es apstājos un pagriežos pret viņu un saku, ka tas ir. Un izrādās tieši bija. Es īstenībā gribēju apstāties pirms tam. Virzienu, jā, es no visiem ļoti daudziem virzieniem, uz kuriem es varēju iet, es atradu pilnīgi pareizo, jā, bet es vienkārši tā kā, kā es saku, nošmaucos. Man likās, ka viņš jau ir iepriekš, bet īstenībā jau vairāk es gāju uz priekšu, jo pēc tam jau vairāk sapratu, īstenībā tā nav, un kur viņš ir, diezgan neskaidri, godīgi sakot, bet atradu, jā, bet tas bija, un tā viņš paziņoja, ka es esmu absolūtais. Wow, man ir vajagot pirms mācīt, un viņš gribēja man mācīt, viņam pateicu nē, jo es negribēju, lai kāds vienkārši tā māca. Jā, tas ir par tiem 20 jūniekiem, tā kā 11 arī tie bieži vien ir dziednieki. Varbūt, es tā kā ar to 20 jūnieku man vajadzētu tā kā stāvēt pūļu priekšā un vārīties, jā. Tā kā, es, protams, tas varētu būt gan skatoties tā, kā stāvēt uz ielas un kliegt, ka nāk pasaules gals, kā mēs smejamies, kā filmās rādīja. Otrs, es varētu, protams, būt tā kā, tiek rajona pārstāvi, kuri arēnu Rīgu var piepildīt ar saviem pāterojumiem, vāvjošanām. Es esmu izvēlējusies pilnīgi citu ceļu, bet, jā, viņam savā ziņā bija taisnība. Es mācu, ļoti maz cilvēku to uztver, bet kurus tas ietekmē, tur man ļoti labi veicās. Un ar to savu uzvārdu mājiņu es nedomāju, ka kaut ko izbojāju, kā es piedzimu.
Tā arī, godīgi sakot, tas ir svarīgākais. Protams, ka enerģijas bišķi pabojāja ar to, bet pēc tam es tā kā to uzvārdu tā. Ne. Lai jums veicas ar jūsu skaitļa lietām, kas notiek, lai jums veicas saskaņoties ar pasaules ciklu, tas ir vienkāršāk, bet lai mums kā civilizācijai, viņi nenāk ārā tāds novēlējums, bet lai jau mēs kaut kā tomēr noslēdzam pēc iespējas ar kaut kur iekšā pastāvošu cerību uz to septietnieku ideālismu un devītnieka altruismu, nevis uz absolūto egoismu, kas savā ziņā pastāv astotniekā, bet tāpēc tajā mēs bieži vien to izpaužam, un to mēs arī ļoti labi redzējām savējie pret svešajiem. Bet, lai jums veicas. Cerēsim. Vai necerēsim kā es, bet kuram patīk cerēt, ļoti labi. Es drīzāk skatos un domāju, ja būs labāk, tad būs labāk. Tad es priecāšos, ja man būs pārsteigums. Lai visiem veicas.